This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Neapšaubām. Es gribētu lūgt visiem trim punktiem, varbūt jūs varat padalīties ar šeit klātesošiem par savām pirmajām izrādēm vai pirmo izrādi, pirmo braucienu uz Amerikas Savienotajām valstīm. Lūdī, tev jāsāk. Man jāsāk, jā. Nu, es jau biju dzīvos padomu laikos 79. gadā, bet tieši to izrādi kā tādu es tā diezko labi neatceros. Jo toreiz jau bija pret to mūsu braucienu, tur jau bija tāda, baigā pretreakcija starp latviešiem. Un tur tagad bija pilns avīzes, ka tie nav nekādi aktieri, tie visi čeki sūtņi un tādā garā un neļauj, tur tā kā vesela istorija. Los Andželosā taču tur cilvēki balsoja, ielaist mūsu tajā latviešu biedrības namā vai nē. Un tad tomēr nobalsoja, ka nē. Un tad mēs spēlējām kaut kādās īrētās telpās, bet tas ledus jau, tas sākuma tā pretreakcija baigā ātri izkusi. Un faktiski jau palika ar visu, diezgan ilgi jau mēs tur bijām tajā pirmā reizē. Vispār jau tie pirmie braucieni jau bija daudz garāk. Tagad jau pēdējie, kas brauc, viņi jau dragā tā kā, es zinu, ka visnēm jūs teica, kā viņi, es neatceros, ko viņi te bija, gandrīz vai katru dienu izrādes. Mēs jau tā nospēlēja izrādi, tad bija baļļuks, tad vēl otru dienu, un tad atkal pārbrauc uz citu vietu. Mēs jau tur toreiz 79. gadā, kad es nezinu, vai mēs gandrīz vai mēnesi tur vandījām. Mēnesi. Jā, pirmām kārtām mēs jau aizbraucām par ātru. Es nezinu, kāpēc, kas tur tā biļete bija salaist dēļ. Mēs jau to nezinājām. Mums bija pirmā izrāde San Francisco pēc kādām 8 dienām. Un tā mēs tur aklimatizējamies tās 8-9 dienas. Tā kā tas jau bija tāds izrāviens, vai ne, no tās, neviens jau neticēja, ka tas kādreiz dzīvē var atkārtoties. Tas jau, mums jau toreiz likās, ka tas ir vienreiz un visu, vairāk tas nebūs nekad. Kas tad to zināja, ka pasaulē notiks tās pārmaiņas un tādas, jā, bet apmēram tā, bet tā konkrēti, izrāda kā izrāda, nekas jau tur nebija, tās izrādes jau mums ir tā pirmā reizē jau bija 2, tā viena bija tāda, faktiski 3, tā pamat izrāda bija Liljons, tāds saīsināts variants, bet tas dumjākais no mums bija tāds, ka Siliņš, kas no Amerikas puses to organizēja, viņš bija izdomājis, ka mēs varētu rādīt arī krievu klasiku universitātēs. Un te no vecajām izrādēm sataisīja tādu programmu, kur Ļaunšāns un Lidija Freiman un Ģirts. Es nebiju tur nevienā tādā spēlējis, man tur ielikt kaut kādā mazā lomiņā. Bet tad, kad tie Amerikas studenti, ka viņi ieraudzīja to, ka mēs runājam latviski, ka viņiem tas vairs neinteresēja. Un tad tā kā mēs to krievu programmu laikam vienreiz tik nospēlējam. Tā apmēram. Man bija gaužām daudz tur piedzīvojumu, pārdzīvojumu mazāk. Es šovakar neizstāstīšu visus, bet pirms šī vakara sanākšanas Ārvars Prauliņš tūkta šītas te foto un citu video režisors un montieris un tā tālāk. Tur, kur tā aizmugurē sēž baltā kreklā. Viņš man saka, es uzlikšu tev tādu muziku sākumā. Es jau zinu, ka tev tie latvieši nesevišķi patīk, un viņš uzliek Čikāgas piecīšus. Es saku, nē, kāpēc? Es tajā Amerikas pirmā braucienā mūs uzaicināju. Neatceros, vai te Čikāgas piecīši jau bija bijuši Latvijā, nebija. Tas 89. gads bija, kad mēs bijām. Kurā? 89. Tad jūs bijāt, tā viņi bija jau. Jā, bija, jā. Atcīmēt, ka bija jau.
Un viņi uzaicināja pie mums, un es prasu, jums klavieres ir tur? Nē, tai mājās nav, mēs bija tā Īvāni bijām, no viņu 4 tāds. Jā. Uldi, jā, un Alberts bija, protams, un Armands, un, nu ko, nu jāmuzicē, nu tu šīgāks piecīši. Armands spēlē savu, es saku, tev kāda otra ģitāra, viņš saka, man ir 3, jā. Viņš man iedeva otrais, jo tikai 2 akordus nācēs, bet vairāk nevajag, lai tās latviešu ziņas uzspēlēt. Ne, 3 akordus. 3, jā. Un tā, Armands vienu dziesmu, es otru dziesmu. Armands vienu dziesmu, es trešo. Un tā mēs tur muzicējām. Tas bija neaizmirstams gājums, tāpēc, kad gadījums. Tāpēc, ka, nu, mēs taču tā vai citādi klausījāmies, tās plates jau ienāca pie mums Čīkāks piecīši ar Albertam dziesmām, tekstiem un Armanda tiem to saucamām mūzikām. Es jau vienmēr tā viņas drusciņi tā šimpēju, es domāju, ka viņi tos amerikāņu country mūziku saklausījušies, ir uzlikuši tos latviešu tekstus, ir tas zinu, baigi forši skan. Nu, Bet tā jau arī bija. Alberts jau to nekad nav slēpis. Jā. Alberts nekad to nav slēpis, ka tās pamatā viss ir amerikāņu dziesmas, kuram viņš pierakstīja tos latviskos tekstus. Es pie Alberta dzīvoju divas reizes, 2 braucienos, un vēl neatkarības laikā mēs braucām ar to izrādi, tad es pie viņa dzīvoju. Es viņam prasīju, es teicu, nu, kā tad ir Alberta to mūžīgo strīdu, kurš tad sarakstīs tās vecpiebalgas ūdens rozes. Rozens Strauks saka, ka viņš to ir sarakstījis. Laimons Vātzemnieks, kas teksta autors, tas izteicies, ka tomēr Alberts Legzdiņš to ir sarakstījis, jo tā dziesma jau atnāca no turienes, sāks vispirms skanēt. Un tas Alberts tā pasmējās, viņš teica, viņš saka, lai tak viņam tiek. Viņš saka, es jau neiešu tur strīdēt, es esmu tik daudz dziesmas nokopējis no amerikāņu country šitā, kā tu saki, vai ne? Viņš teica, tā kā droši vien jau, ka šitā ar tu pat nāca. Nu, kaut kā apmēram tā viņš izteicās. Nu, tā kā kuram tur ir tik tā taisnība. Bet dziesmu vēl šodien cilvēki dzied. Vai tā ir? Vai tad mēs zinām katrai tautas dziesmai, kas ir strauji upe tecēji, kas ir sarakstījis. Nu, kāds tak viņi izdomāja? Es tikai gadu atpakaļ uzzināju, ka Miglā Asaru loks. No tur lieti tautas mūzika izrādās. Tas? Miglā Asaru loks tautas mūzika. Nu tā viņi saka tautas mūzika. Jā, nav komponists pierakstīts. Nu tā kā man bija milz pārsteigums vēl studentu gados, mēs aizbraucam pie Geikina arī, kurš Maskavā studēja, un tādā studentu ballītē tas viens sāk dziedāt, kas ir krievu čaus, sāk dziedāt mirdzot šķēpiem zelta saules staros, bet krieviski. Es saku viņam, kā tu zini šito mūsu latviešu dziesmu? Viņš smējās. Viņš saka, tā tak nav latviešu dziesma, tā ir poļu fuzāru dziesma, kur dziedāja Krievijas cara armijā, no kurienes latvieši paņem. Nu, bet viņš ir kļūst par tādu sastāvdaļu, ka tagad šodien jaunie čaļi Latvijas armijā dziedāja, visu kā latvieši. Tā dziesma ir.